Īsts, diplomātisks un iespējams arī militārs skandāls šobrīd risinās starp Krieviju un Japānu. Vladimirs Putins pirmo reizi 26 gadu laikā pie varas personīgi ieradās Kurilu salās. Tās pašas, kuru dēļ Maskava un Tokija joprojām nav parakstījušas miera līgumu pēc Otrā pasaules kara. Un Japānas reakcija bija tūlītēja. Valsts premjerministra Sanei Tokaiti nosauca šo vizīti, citēju, par Japāņu tautas jūtas aizskarošu un pilnīgi nepieņemamu. Taču svarīgs nav tikai pats Japānas protesta fakts, bet arī abu valstu pašreizējo attiecību detaļas. Un svarīgi ir arī tas, ko tieši Vladimirs Putins darīja Kurilu salās, ko viņš tur paziņoja un kā tas kopumā ir saistīts ar Ziemeļkorejas un Ķīnas rīcību šajā reģionā. Izrādījās, ka tas viss ir savstarpēji saistīts un miedarbojas, jo Vladimirs Putins iepriekšējā dienā uz kreisera Varjaks klāja izteicās ļoti skarbi par, kā viņš saka, neizprovocētajām Japānas sankcijām un pieminēja Šinzo Abi. Turklāt vizīte notika nākamajā dienā pēc Krievijas sabiedrotās Ziemeļkorejas raķešu palaišanas. Kopumā noskaidrosim un saliksim visus šos puzles gabaliņus vienotā attēlā. Mani sauc Aleksejs Pičs, izpētīsim šo tēmu kopā. Bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet šo YouTube kanālu. Pārbaudiet tieši tagad, vai esat abonējuši šo kanālu. Iespējams, jūs jau sen skatāties manus raidījumus, bet vienkārši aizmirsāt nospiest pogu abonēt. Tas ir ļoti svarīgi, un es jūs par to būšu pateicīgs. Tāpēc tieši tagad zem šī video pārbaudiet, vai esat abonējis vai nē. Tātad atgādinu, ceturtdien Vladimirs Putins apmeklēja Iturupas salu. Tā ir lielākā sala Kurilu grādā, ko kontrolē Maskava, bet uz kuru pretendē arī Tokija. Vladimirs Putins apmeklēja zivju pārstrādes rūpnīcu, vietējo skolu Kurilskā un slimnīcu. Īsi aprunājās ar vietējiem iedzīvotājiem un tikās ar Sahalīnas apgabala gubernatoru Valēriju Limarenko. Starp citu, atvainojiet par lirisko atkāpi. Bieži pamanu, ka Krievijas varas struktūrās ir ļoti daudz cilvēku ar ukraiņu uzvārdiem. Piemēram, Limarenko ir ukraiņu uzvārds. Pēc galotnes var spriest. Tas ir jāņem vērā. Bet atgriezīsimies pie tēmas. Kremļa publicēja video ar Vladimira Putina vizīti Iturupā. Lūk. Savukārt Krievijas mēdī ziņoja, ka Putina rūpnīcā cienāja ar sarkano ikru. Kopumā aina izveidojās tāda, ka Vladimirs Putins mierīgi sarunājas ar parastiem krieviem un kopā ar viņiem ēd ikriņa. Bet, protams, kaut kur Kurilu salās. Tā, viņu aizveda tālāk, lai tur noteikti nebūtu nekādu atentātu. Un pirms došanās uz Iturupu Vladimirs Putins apmeklēja Sahalīnu, kur vēroja Klusā okeāna flotes mācību noslēgumu posmu. Un viņš to visu vēroja uz kreisera Varjaks klāja. Tieši tur, uz kuģa klāja, viņš arī izteica paziņojumu, kas noteica visa vizītes toni. Tālāk viņa citāts. Pašreizējais Kurilu salu status ir nostiprināts startautiskajos dokumentos kā realitāte, kas radusies Otrā pasaules kara rezultātā. Taču pat šeit Krievija bija gatava meklēt risinājumu ar mērķi noslēgt miera līgumu ar Japānu. Tālāk Vladimirs Putins atcerējās konkrētu Japānas nelaiķa premjerministra Šinzo Abes vārdu. Pēc viņa vārdiem, Maskavai, citēju, izveidojās konstruktīvas attiecības ar vairākiem Japānas līderiem. Tostarp traģiski bojā gājušo bijušo premjerministru Šinzo Abi, kurš daudz izdarīja, lai tuvinātu Japānu un Krieviju, lai saskaņotu mūsu pozīcijas. Un tad Putins pāriet pie pretenzijām un paziņo, ka Japāna ieviesa sankcijas pret Krieviju pēc tam, kad Krievijas mežonīgie okupācijas spēki tika nosūtīti uz Ukrainu 2022. gada februārī. Un citēju, iekļāva Krieviju galveno noziedzības avotu sarakstā. Pēc viņa vārdiem tas kliva par izmaiņām tajā pašā Japānas konstruktīvajā kursā. Atsevišķi Vladimirs Putins atgādināja jautājuma vēsturi. Mēs taču visi atceramies, ka Putins ir vienkārši neticams vēsturnieks. Ukraiņi smejas par viņu. Ka viņš tur visu laiku atceras pečenegus, varjagus, tas ir galīgi traki. Lūk. Kopumā Putins atgādināja, ka 1950. gadu vidū Padomju Savienība un Japāna parakstīja deklarāciju, kas pavēra ceļu. Ceļu uz miera līgumu un attiecīgi uz strīda atrisināšanu par Kurilu salām. Vēlāk Japāna atteicās no šīs deklarācijas, sacīja Putins, lai gan Krievija nāca pretī un atsāka sarunas par miera līgumu.
Nu, un beigās tāds viņa noslēguma citāts. Tagad, diemžēl, mēs novērojam pozīciju maiņu, kas uzsvaru nebija absolūti nekādā veidā izprovocēta no mūsu puses. Atvainojiet, bet viņš ir vienkārši pilnīgs idiots. Tātad Vladimirs Vladimirovičs Putins runā par to, ka fiksēsim, Krievija okupē svešas salas. Kurilu salas nekad nav piederējušas netīrējiem krieviem. Tās ir Japāņu salas. Krievija okupē šīs salas, bet Japānas pretenzijas sauc par neizprovocētām. Kas notiek Putina galvā, vai par kādu lopu viņš uzskata visus pārējos pašā Krievijā? Tātad Krievijas tauta tiešām ir tik stulba, ka nesaprot elementāras lietas. Tātad pamata lieta ir šāda. Kurilu salas ir okupējusi Krievijas federācija. Putins saka, kaut kādas Japānas puses darbības nesot izprovocētas, kāpēc viņi apvainojas? Tagad Japānas puses reakcija. Tā bija asa, bet tikai diplomātiskā līmenī. Japānas ārlietu ministrija nāca klajā ar paziņojumu, ka valsts stingri protestē pret Putina vizīti. Savukārt pati Japānas premjerministre Tokaiči žurnālistiem paziņoja sekojošo. Citāts. Ziemeļu teritorijas ir neatņemama Japānas teritorijas daļa gan vēsturiski, gan saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Vladimira Putina vizīte aizskar Japānas tautas jūtas un ir pilnīgi nepieņemama. Tā apgrūtina attiecību atjaunošanu vidējā un ilgtermiņā. Un šeit strīda konteksts ir svarīgs, lai vispār saprastu konflikta mērogu. 4 dienvidu Kurilu salas nonāca Maskavas kontrolē, kad padomju karaspēks tās ieņēma Otrā pasaules kara beigās. Būtībā šīs teritorijas tika okupētas. Japāna tās sauc par ziemeļu teritorijām un uzskata par suverēnu Japānas zemi. Tieši šis strīds gadu desmitiem neļauj Maskavai un Tokijai oficiāli parakstīt dokumentu, kas izbeigtu viņu Otrā pasaules kara laika attiecības. Attiecības ar abām valstīm strauji pasliktinājās pēc tam, kad 2022. gada februārī Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Japāna pievienojās citām lielā septiņnieka valstīm, ieviešot sankcijas pret Krieviju, kā arī sniedz Kijevai naudu un nenāvējošu palīdzību. Un vēl šī gada februārī Kremlis paziņoja, ka nekāds miera dialogs ar Japānu nenotiek un raksturoja divpusējās attiecības kā praktiski samazināts līdz nullei, jo Maskava nosauca Tokijas politiku par nedraudzīgu. Tas nozīmē, ka lopi uzbrūk kaimiņu valstī. Visa saprātīgā pasaule saka, ka jūs esat stulbi lopi. Un šie lopi saka, jūs īstenojat nedraudzīgu politiku. Un tagad detaļa, kas piešķir Vladimira Putina vizītē Kurilu salās papildu zemtekstu. Vladimirs Putins apmeklēja Iturupu nākamajā dienā pēc tam, kad Krievijas sabiedrotā Ziemeļkoreja beidza raķetes palaišanu. Phenjana trešdien veica jau otro balistiskās raķetes izmēģinājumu mazāk nekā nedēļas laikā. Tas bija 9. šāds izmēģinājums kopš šī gada sākuma. Raķeti palaida no Vansanas apgabala austrumu piekrastē, un tā nolidoja vairāk nekā 700 km. Dienvidkorejas militārie spēki un Dienvidkorejas Nacionālās drošības padome to nosauca par provokācijas aktu un pieprasīja Phenjanai nekavējoties pārtraukt šādas palaišanas. Saskaņā ar Dienvidkorejas un Japānas varas iestāžu datiem, raķetes palaišana visticamāk bija protests pret gaidāmajām Dienvidkorejas un ASV kopīgajām militārajām mācībām ar nosaukumu Ulchi Freedom Shield. Tām jānotiek jau no 17. augusta. Atgādinu, ka Phenjana jau gadiem ilgi reaģē uz šādiem manevriem ar saviem demonstratīviem raķešu palaišanām. Un šeit es teiktu, ka Vladimirs Putins vienkārši cenšas saskaņot savus izlēcienus ar sabiedroto rīcību, jo tagad Japānai ir jānovērš uzmanība, lai risinātu attiecības ar Krieviem. Kuras valsts diktators ieradās Japānas Kurilu salās? Arī tas ir reakcijas pārbaude, jo Vladimirs Putins, uzsveru, visā savā valdīšanas laikā nereizi nav apmeklējis šīs okupētās Japānas salas. Tātad, ja visu saliek kopā, izskatās šādi. Pirmais Vladimira Putina personīgais apmeklējums strīdīgajās salās 26 gadu laikā nav tikai protokola vizīte uz zivju pārstrādes rūpnīcu. Tas ir pārdomāts politisks žests priekšvakarā un spriedzes pieauguma laikā ar Tokiju. Vladimirs Putins publiski nosauca Japānas sankcijas par neizprovocētām un atsaucās uz labām atmiņām par Sinzo Abe.
taču uzreiz stingri norādīja, ka salu status Maskavai ir nostiprināts ar kara iznākumu un apspriešanai nav pakļauts. Japāna atbildēja pēc iespējas stingrāk pieejamajā diplomātiskajā valodā, un kas, kā viņi teica, tas ir stingrs protests un vārdi par Japāņu tautas jūtu aizskašanu. Bet ziniet, vienmēr ir ļoti dīvaini vērot, kā ASV sabiedrotie Indijas un Klusā okeāna reģionā vienkārši negrib izmantot vēsturisko brīdi, kad Krievija ir vāja un dotē triecienu no savas puses. Un atgūt to, kas viņiem pienāks pēc tiesībām. Viņi redz vājumu, bet turpina neko nedarīt. Šeit likšu daudz punkti. Savu viedokli un secinājumus rakstiet komentāros zem šīs epizodes. Abonējiet kanālu, nospēriet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visiem uz redzēšanos!